Mani sauc Keiti Roth, latviski sanāk Keiti Rota, kā latviskoja manu vārdu uzvārdu, kad es kļuvu par Latvijas pilsoni. Es esmu no Londonas. Es tagad esmu mākslas terapeite ar mūzikas un spēļu terapijas speciālismu, tā mēs sakam. Specialitāti, specialitāti. Es sāku dziedāt dziesmas, bet es nesapratu, ko es dziedāju. Un tad es arī iepazinos ar latviešiem, un es domāju, lai labāk iepazītos, tad man vajadzētu iemācīties valodu. Tad es sāku dziedāt un runāt, jo es arī šeit jutos uzreiz kā mājās. Un, ja mājās, tad vajadzētu runāt arī, tajā valodā. Klausīšanās. Obligāti jāklausās ļoti daudz. Es apsēdos ar draugiem, ar kādu draugu, vai es kaut ko daru kopā ar kādu draugu, un es visu laiku tad lūdzu, pastāsti man, kas tas ir. Un tad, piemēram, mazgāju traukus kopā ar pavāri virtuvē, un viņas, tā ir dakša, un tad es saku, tā ir dakša, un tad, kas tas ir? Tas ir nazis. Un tad es viņai lūdzu, man iemācīt, kā pateikt, padod man lūdzu to karoti. Un tad es sāku mācīties nevis karotē, bet karoti, un kā tie vārdi maina. Es biju šeit kopā ar kādu angļu jauniešu grupu, un mēs sēdējam pie galda, un kā deserts mums bija kaut kāds krēms ar ķīseli. Un maniem angļu draugiem īpaši negāršoja tas ķīselis, bet man garšoja. Un es sēdēju, es apēdu savu porciju, un tad draugs, kas man bija blakus, iedeva savu porciju, un tad es to apēdu. Un tādā veidā es apēdu pilnīgi visas porcijas. Un tad latviešu draugiem es stāstīju, kā Anglijā, manā ģimenē, mēs tādu cilvēku, kas apēd visas porcijas, mēs tādu cilvēku saucam par miskasti. Un tad tas draugs man teica, jā, mums ir līdzīgs vārds, ka mēs tādu cilvēku saucam par cūku. Un es tad sapratu, ka vārds cūka nozīmē miskastē. Un tad es citā vietā biju pēc dažām dienām, un man bija košlene mutē, un es gribēju izmest ārā, un es gāju apkārt, un es meklēju cilvēkus, kam jautāt, kur ir cūka? Kur ir cūka? Un neviens nesaprata, ko es īsti meklēju. Pavadīt laiku kopā ar cilvēkiem, kuri nevar jūsu dzimto valodu runāt. Ja pavadīsiet laiku tikai ar angļu runājošiem cilvēkiem, tad, tas prasa no viņiem tik lielu pacietību, ka viņi sāks tik un tā angliski arī runāt. Vai jūs varat pateikt šaursliežu dzelzceļš? Šaursliežu dzelzceļš. Kā tu esi latviešu valodas eksāmeni? Paldies! Jā.